Šoreiz tātad problēmas mums ar Renault šito zīmīt, zin kā saka, pusī science. Bet, jebkurā gadījumā, Renault Trafic, vai Opel Vivaro vai Nissan Primstars, jābūt standartā būtu power 115 zirgiem, nu 185 kW versija 290 Nm, pēc stage vajadzētu būt 145 zirgiem 350 Nm. Faktiski iegūms 30 zirgi 60 Nm. Bet ko mēs te varam par chiptuningu runāt, ja mums nav stoka? It kā sūdzās īpašnieks, ka kaut kas neiet. Un tā kā mēs skatāmies un pasties, jā, motora jauda ir 115 zirgi, bet uz riteņiem, ko ir izmērītā jauda, tātad attiecīgi, nu mēs zinām, ka visa jauda, kas ir visur rakstīta, tā vienmēr ir jauda uz riteņiem. Ir tikai 80 zirgi. No tā, un 216 Nm. Mums reāli pietrūkst veselu cik 70 Nm gandrīz, ja? Un mums pietrūkst, nu, zvērīgu 35 zirgu. Vienkārši viņi te nav. Nu labi, ja būtu vismaz 100 zirgi, zin kā, tomēr gads, cik te 11. Jā, aizbēdzis kaut kas un tā tālāk, bet nekā nav aizbēdzis. Nu, reāli ir kaut kāds defekts. Tāpēc mēģināsim uzgriezt vēlreiz. Akal liekam iekšā pirmajā pārnesumā un mēģināsim braukt augšā. Braucam augšā tātad. Tak. Jo vēl, kas ir ABS-am, jābūt obligāti atslēgtam, lai viņš mums nedotu pārslēgties, nevis pārslēgties, bet nebremzētu riteņus kā tādus, jā, tāpēc ABS šeit ir atrubīts. Un ejam augšā līdz 5. pārnesumam, 5. robā, aizejam metru. Sinhronizācija mums jau ir izieta, izturam 1500 apgriezienus, nu drusku varbūt arī virs 1500, nav tur tik būtiski. Nu un laižam start! Let's go! Nospiedām pedāli grīdā, nu nav ot kampiena, no sākuma var just, ka nav. Bet ceļam līdz 4000, griežam. Davai, ceļam. Gandrīz 180 km jaudā, arī šiem tur aizgāja 200 km/h. Pa šitam tā pamazāk. Tā kā griežamies augšā pa druskai. Faktiski. Šoreiz drusku vairāk uzgriezām 226 Newtoni, 10 Newtoni klāt un 5 zirgi. Nu, faktiski viņam nav jaudas. Problēmas ar EGR un tā tālāk, no EGR aizgušīts nav skaidrs, kas te ir kvēpinieku, jo ja kvēpinieks ciet, tad mums arī jaudas nebūs, vai ne?